Viņš simbolizē kā vienojošs spēks un iedvesmo visiem, kas nes mieru un zinātni visām tautām. Viņš bija patiesi izgudrotājs, tālu priekšā citiem savu laika biedriem, zinātnes attīstības jomā. Tas ir Nikola Tesla. Horvātijā dzimušies inženieris runāja 8 valodās. Gandrīz vienpersoniski izstrādājis tehnoloģiju, kuru izmantoja jaudas elektroenerģijas izmantošanai mājsaimniecībā, ko mēs izmantojam, piemēram, televizoru vai tosteru darbināšanai, un izgudroja lietas kā elektrisko ģeneratoru, FM radio, tālvadības pulti, robotu, aizdedzes sveces, luminescences gaismas un gigantiskas mašīnas, kas šauj milzīgas smadzeņu cepošās zibens bultas pa visu vietu kā traks. Viņam bija stingra, dzelzs fotografiskā atmiņa un ārprātīga spēja vizualizēt pat vissarežģītākās mašīnas schēmas. Cilvēks varēja reiķināt augstākās matemātikas un fizikas vienādojumus viņa sasodītajā galvā. Iegaumējis atmiņā veselas grāmatas vienā reizē, veiksmīgi veica zinātniskus eksperimentus, kuru mūsdienu tehnoloģija vēl nevar atkārtot līdz šai dienai. Protams, kā jau jebkurš cits ekscentrisks, gigantisks ķēnijs ar vēlnišķīgām domām par dzīvi, Tesla bija arī pilnīgi traks, viņam bija tieksme uz nervu sabrukumiem, viņš apgalvoja, ka saņem dīvainas vīzijas nakts vidū, runāja ar baložiem, reizē viņš domāja, ka saņem elektromagnētiskos signālus no citplanētiešiem uz Marsa. Viņš arī stipri necieta un ienīda kvadrātainus objektus, cilvēka matus, dārgakmeņus un visu, kas nav dalāms ar 3. Būtībā Nikola Tesla bija galīgi traks zinātnieks, kas bija nopietni ļoti forši. Vēl viena laba lieta Teslā bija tas, ka viņš veica visādus trakus un ievērojamus eksperimentus, kuru rezultātā dusmīgā ciema iedzīvotāja armija uzbruka Teslai ar uguns lāpām un lāpstām. Vienu reizi, kad viņš strādāja pie magnētiskā rezonansa, viņš atklāja Zemes rezonanses frekvenci un izveidoja zemestrīci tik stipru, ka tā gandrīz iznīcināja veselu ēku kādā Ņujorkas ielā, kur atradās viņa šausmīgā laboratorija. Dažādi objekti krita no sienām uz zemi, un policija bija pakaļ viņu. Teslai bija jāiznīcina savu ierīci ar āmuru, lai tā neiznīcina veselu pilsētas rajonu. Vēlāk viņš visiem stāstīja, ka vajag uzbūvēt ierīci tik stipru, kuras sadalīt zemi uz pusēm. Neviens neuzdrošinājās viņam to likt pierādīt. Tesla arī pasūtīja celtniecību Wardenclyffe Tesla tornim. Tā ir gigantiska celtne, kurā mājot lielākā Tesla spola jebkad izveidota. Galvenā ēka tā arī nebija pabeigta finansiālo apstākļu dēļ un nekad nebija pilnīgi funkcionāla. Tas ir masīvs objekts, kas izveidots, lai pārraidītu bezvadu jaudu, kas ir daudzkārt citēts kā iespējamais iemesls 1908. gada Tunguskas notikumiem. 10 megatonu liels sprādziens, kas uzsprāga centrālajā Krievijas daļā, kas iznīcināja pilnīgi visu apmēram 200 km rādijusā. Pagaidām nav stipru pierādījumu, ka tieši Tesla ir vainīgs šajā milzīgajā sprādzienā, bet tas ir pietiekami forši, ka viens cilvēks varēja izgudrot spridzekli, kas ir 1000 reizes spēcīgāks nekā atomspridzeklis, kas tika nomests uz Hirosimu. Savu piedzīvojumu laikā Nikola Tesla izmantoja Niagaras ūdens krituma spēku un izveidoja pirmo hidroelektrostaciju un izveidoja 30 metru garas zibens būtas no viņa gigantiskajām spolēm. Pēc manām domām vislabākais Teslas izgudrojums ir sejas kūstošs, tanku iznīcinošs, superslepenais ātomu nāves ierocis. Neskatoties uz neticami lielu popularitāti savā laikā, tagad Tesla ir lielā mērā aizmirsts starp lielākajiem izgudrotājiem un zinātniekiem.
mūsdienu laikmetā. Tomas Edisons saņem visu slavu izgudrojot spūdzīti, bet tieši viņa vienlaikus asistents un lielākais pretinieks Nikola Tesla veica lielākos atklājumus maņķstrausu tehnoloģijas sfērā, kas atļāva izmantot elektroenerģiju lēti priekš visiem sadzīves ierīcēm un apgaismojumiem. Nikola Tesla bija viens no tiem superģēnijiem, kura intelekts stādīja viņu bīstamā pozīcijā starp lieliem zinātniskiem prātiem un pilnīgākā trakuma. Viņam uz miršanas brīdi bija vairāk nekā 700 patentu. Viņš veica revolucionārs atklājumus šādās zinātnēs kā fizika, robotisms, inženierisms, magnētisms. Nikola Tesla – ģēnijs, kas apgaismoja pasauli ar zinātni.